Čau, čau! Ir jauna diena, un šodien lasām 7. psalmu, kas ir arī kā lūkšana. Dāvida dziesma, ko viņš tam kungam dziedāja beņaminiešu kuša vārdu dēļ. Kungs, mans Dievs, pie tevis es tveros, izglāb mani no maniem vajātājiem un palīdzi man, ka viņi nesaplosa mani kā lauva, tādēļ, ka es esmu bez palīga. Kungs, mans Dievs, ja es to esmu darījis, ja netaisnība līp pie manām rokām, ja esmu pāri darījis tam, kas mierīgi ar mani dzīvoja, vai arī zaudējums nodarījis tam, kas bez pamata man bija naidīgs, tad lai ienaidnieks mani vajā. Un gūsta, lai ienaidnieks mani vajā un gūsta, lai min pie zemes manu dzīvību un iegrūž pīšļos manu godu. Celies, kungs, savās dusmās, stājies pretim manu spaidītāju bardzībai, celies manis labad un turi tiesu tautu saime, lai ir ap tevi. Augsti pār to cel savu troni, dodamies atpakaļ savā augstībā. Tas kungs nes tiesu tautām, tiesā, kungs, arī mani pēc manas taisnības un nevainības, lai reiz beidzas bezdīvīgo niknums un droši stāv taisnais, jo tu pārbaudi sirdis un īkstis, tu taisnais Dievs. Dievs, turi manu vairogu. Dievs tur manu vairogu, viņš ir palīgs tiem, kam sirds ir bez viltus. Dievs ir taisns tiesnesis un tāds Dievs, kas brīdina ikdienas. Ja kas negrib atgriezties pie Dieva, tad viņš trīn savu zobenu, ir uzvilcis savu loku un tēmē. Viņš tur gatavībā nāvētājas šautras, savas degošās bultas. Redzi, naidniekam ir noziegums prātā, viņš ir ļaunuma pilns un rada tikai viltu. Viņš rok bedri un dara to dziļu, bet pats iekrīt slazdāko izracis viņa izlicis. Viņa ļaunums atgriežas atpakaļ uz viņa paša galvas. Viņa briesmu darbi skar viņa paša skaustu. Es pateikšos tam kungam, jo viņš ir taisns, un dziedāšu sava kunga tā visaugstākā vārdam. Jā, Jēzus, slavu un pateicību Tev, slavu pateicību par jaunu dienu, par brīnišķīgu jaunu, skaistu dienu. Paldies, ka Tev žēlastība katru dienu ir jauna. Tās lūdzu, ka Tu izved katru vienu cilvēku tiesu, lūdzu, ka Tu palīdz mums izmeklēt pašiem savas sirdis, ja mēs nestāvam uz ļauna ceļa, vai mēs nestāvam uz atkritēju ceļa, kur mēs meklējam kādam izrakt bedri, ja kādā veidā atriepties, kur kāds aizvainojums ir un kaut kāda atriebība vai jebkas tāds, ka mēs varam izmeklēt savu sirdi un ka mēs stāvam ar tīrām sirdīm Tavā priekšā un ka Tu esi mūsu aizstāvis, ka mēs varam pieredzēt un redzēt, kā Tu esi tas, kurš iztiesā mūsu lietas, mūsu cīņas, kādas netaisnības, kas ir vērstas pret mums. Tās lūdzu, ka mēs neatrodam sevi tajās bedrēs, ko mēs kādiem rokam. Un, paldies par šo valsti, paldies, ka mēs varam brīvi par Tevi runāt, kad es varu brīvi šādi lūgt, brīvi lasīt vārdu, neviens mani nevajā, man tas nav jāslēpj. Svētais gars vada mūs katru vienu šajā dienā, svētī mūsu roku darbu, svētī mūsu sirdis, piepild tās ar prieku par katru jaunu dienu, un es lūdzu, ka mēs varam atrast sevi tajā vietā, lai arī kas notikt, mēs varam teikt. Es pateikšos tam kungam, jo viņš ir taisns un dziedāšu savu kunga tā visaugstākā vārdam. Aleluja! Svētības!